Latviešiem vajadzētu uzrakstīt grāmatu Mīti un patiesības par zobārstiem, jo nezinu, kāpēc mums no viņiem joprojām ļoti bail. Dakteres Alēnas Butkevičas zobārstniecības prakse. Vienīgā zinātņu doktore implantoloģijā Latvijā. Vairāk kā 21 gadu ilga pieredze restaurācijas zobārstniecībā. Zobārstniecība nav viegls darbs. Jāievēro gandrīz armijas disciplīna un vienmēr jābūt veselīgiem un stipriem, lai katram pacientam sniegtu 100% atdevi. Alēnas Butkevičas zobārstniecības prakse darbojas jau vairāk kā 20 gadu. Trakums. Tas esot dakteres Alēnas dzinējs dzīvei. Tas man nāk no skolas laikiem, jo skolas laikos mums bija pēdējais valsts eksāmens, un man bija jāliek maza sudraba plombīte. Es to plombīti liku tā, it kā, tas būtu mans dzīves un nāves jautājums. Man tā doma palika, kāpēc, lai es katram pacientam tās plombas neliktu tikpat liela atbildība, kā es to darīju valsts eksāmenā. Un te radās tas mans darba moto, ja, kad tev jādara tieši tas katrs darbs, ko tu dari, ir jāizdara tā, kā tu būtu darījis to sev. Tikpat lielu atdevi pret pacientiem daktere prasa arī no saviem kolēģiem, kurus, kā pati saka, dievinot. Kas man vienmēr ir paticis mājās Latvijā, ir cilvēku vēlme būt labākiem. Ir pamati, kur cilvēks pat tiešām tiecās uz to labāko. Un tad, kad mums ir vairāk, mums laikam tagad, kad 18 vai 19 cilvēki strādā, es vienmēr skatos uz to, ka tie cilvēki atdod sevi visu. Ja tu atdod sevi visu tam pacientam, tad ir rezultāts. Profesionāli gan ārsti, gan higienisti, gan asistenti ir ļoti augstā līmenī. Neviens neļaus izlaisties. Ja, visi ļoti skatās, lai otrs neizlaižās. Un tad, ja sāk kaut kāds parādīties, jo, protams, iestājās kaut kādas rutīnas pēc kaut kādiem gadiem. Un pie tās rutīnas, liekas, ka viss labi, un tad ļoti vienkārši apsēsties. Un, ja, tad ir vienmēr kāds, kas to visu kustina. Tas man patīk. Labam zobārstam jāpiemīt 3 kvalitātēm. Labām rokām, gaišai galvai un cilvēku mīlestībai. Ja tu nemīli to pacientu, un ja pacients pieņemsim, sāk ņaudēt un raudāt un vaidēt, ne jau aiz sāpēm, protams, bet es runāju psiholoģiski, ja, tevi jāsaprot katrs cilvēks. Jātur tā latiņa attieksme pret pacientu ļoti augstu. Ja tās latiņas nav, ja tu nevari tam pacientam, tad varbūt tev principā nav vērts iet uz darbu, jo tas viss nonivilizējās un nav tāda prieka.